mums vajadzēja apmēram 56 minūtes, lai mēs sāktu spēlēt. Nezinu, kuri gadi, bet noteikti daudz vecāks. Viņš ir vecāks par Ivaru. Komunikācija. Kur ir komunikācija? Halo, pārunājam. Laukumā. – 25. gada 22. augusts, pulkstens 5:55. Šodien esmu spiests izlaist savējo ikrīta 6 AM skrējienu. Jo kopā ar Masters vīriem dodamies uz Somiju. Uzspēlēsim Helsinkos pret komandu Hawks un Tamperē pret SC Classics P22. Pastīsimies, kā mums tur iet. Gaidu šefu, lēcam mašīnā, braucam uz Tallinu, lēcam kuģī un braucam tālāk. Tiekamies. Mūsu kuģis. Tur ir Somija kaut kur. Mums ir uzdevums. Maigiem ir stāsts. Maigiem ir šaus. Mums ir vlogs. Maigais runā? Maigais stāsts. Maigais stāsts. Izstāst, ko jūs tiem kanādiešiem darījāt. Video parādi. Šito griezīs ārā. Parād to pingpong spēli. Parād pingpong spēli. Parād, kurā šovā tu biji. Kā jūties? Kā tas pingpongs jāspēlē? Viss kārtībā. Matīs, kā jūtās? Labi jūtās, labi. Jūs tur aizmugurē? Edim nav spasīs. Lūdzu. Viņš jūtās. Slikties ēst gribu. Tūlīt ēdīsim. Labi. Ejam tālāk. Kā jūties, Roland, šajā burvīgajā dienā? Labi. Ļoti labi, esi gatavs? Es neesmu gulējis, bet es lieku paustot. Lieki paustiņas, ok. Ko čau reizām, ko dari? Es daru šo. Pašvēl, jā? Hello. Kā jūtās? Ko jūs varat vienu lietu pateikt par šo skaisto pilsētu? Es neredzēju pilsētas gulēju. Un kā jums kuģis patīk mūsu? Smuks. Un kā atpūties Spānijā? Ļoti superīgi bija šī apdeg, bet tā viss stīgā. Edī, Jā. pagad mums vajag. Kas te notiek? Jūs uzvarat? Jūs zaudējat? Kā var zaudēt? Es pārņemu interviju. Es vēlos padalīties ar to, ar ko man ir visu ceļu. Ir jādīlo ar 2 gameriem. Kā tev sauc tavā spēlē? Parād deku. Kā man sauc? Saimnieks. Saimnieks? Šis ir saimnieks. Un paskatoties otrā pusē, Es esmu maiznieks. un šeit ir maiznieks. Maiznieks. Visu ceļu es esmu tad ka es skatītos live streamu. Ir ļoti forši. Mēs esam pie kuģa. Nē, kuģis ir tur, tas ir Ulvis. Esam uz lielas laivas. Dosimies ceļā, iekarot Somijas floorball. Priecīgs, ka beidzot es dabūju. Bišķiņ gribās uzvēst. Light snacks, tā teikt. Light snacks ar crispy chicken with fries and chili mayonnaise. Look at the dip. Okay. Es see. Tas ūdeņi. Man tikai ūdenim pietika. Plusu pa visu vai jau filmē? 2 plusā. Uzvara. Šokar mums gaida aizraujoša tikšanās. Latvijas čempioni uz Masters Ulbraka tie, kas viesojas pie F-līgas komandas Hawks. Kas tulkojumā nozīmē Vānagi. Lai Vānagi lidos. To mēs redzēsim tuvākajās 2 stundām. Sekos. Kroči, esam nonākuši pirmajā arēnā. Mēs spēlēsim floorball. Baigi saules šeit Somijā. Floorball spēlēsim. Un man tev ir ļoti labs jautājums. Kas ir Somijas nacionālais dzīvnieks? Salavets. Nē. Reindeer. Es nezinu, kā ir latviski. Ziemeļbriedis. Ziemeļbriedis. Jā? Nekādīgi. Lācis. Polārlācis. Lācis. Nē, polārais. Lācis ar polārām brillēm. Bet zini, es būtu pateicis, bet viņi man izsit no slēdām. Kā parasti. Kāda liekas, kur ir vairāk ezeru Latvijā vai Somijā? Somijā. Un apmēram cik? Vismaz par 4 vairāk kā Latvijā. 74. Nē, vīrs. Over. Mēs varam spēlēt over-under? Over-under Es saku 100K. Over-under 100K. Kā? Over.
Over, under, 100 000 ezeru. Kāda 100 000? Par ko mēs runājam? Ezeriem. Nē, saka, kāda 385. Saka 74. Precīzi. Iemetām māsēm Google. Somijā ir apmēram 180 000 ezeru. Tie ir absolūti meli. Veiksme, Dīķis neskaitās. Intuīcija. Dīķis neskaitās. veiksme, intuīcija un prāts. Man ir jautājums pārējiem. Viņa basēnā Cik vidēji Somijā uz cilvēku ir saunas? Var atbildi? Jā. 3,8. Un tu? Kristap? 6. 2. Bet daudz? Bet 3,8 bija tu. Nu, tuvākās ir šī bija. Kā tev var būt? V-O-L-V-O, my Volvo. V-O-L-V-O, V-O-L-V-O, my Volvo. Mēs esam atraduši Samsung Volvo. Leksi, Man ņem patīk. somu. Šitas ir, Volvo. nezinu, kuri gadi, bet noteikti daudz vecāks. Viņš ir vecāks par Ivaru. Vecāks par Ivaru. Tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz, tas ir pat daudz. Pirmā spēle beidzās. Tiešām beidzās rezultāts 3-6. Kas tev sakāms? Nu, bija laba spēles, varbūt. Teiksim tā. Pieredzīt pie to. Jā, dabūjām pa pakaļ, bet tas bija labi. Brauksim uz mājām, atpūtīsimies un tiekamies rītā uz jaunām spēlēm. Ko tu dari? Since you've been gone, I can do whatever. Mēs brauksim. Stop. Pastāst, Ņik, kā tev spēle šodien? Vēl nav laika, man jāsturē. Davai, Ņik, aizkā čīgit. Davai! Ņik, davai! Dod šādu! Pataus, visi baigi gudri. Mums vajag vienu recovery drinku pēc smagas spēles, smagas cīņas. Mums tas jau bija. Mammai pasveicināt. Jūs gan jau sveiki, māmas, sveiki, tēt. Jūs gan jau šo ierakstu redzat ļoti, ļoti vēlu. Tas jūs tiešām ļoti mīl, ar mani viss ir labi. Somija ir tiešām skaista pilsēta un gatavojos savai smagākajai cīņai. Paldies! Sveiciens faniem! Pēc nopirki? Divus diskus. Disku golf prizmā? Jo, augšā tur bija sports. Augšā? Apgriedot savu somu. Ko tu nopirki? Kas tur? Tur pa kreisi. Ko tu aplējies? Kas tas ir? Ar ko es aplējos? Tu traustēta kabatā ārā? Nemaksāju sulu likšu. O jā, īstās esmu apčurājies. Neviens nezina, bet es esmu bez apenēm. Galvenais uzņēmums, izņemot attīstīt florbolu, ir atrast Laurītu topošo sievu. Visa komanda ir ļoti, ļoti aktīvi pieslēgusies šim procesam, jo Laurīša labsajūta un labklājība mums visiem ir ļoti svarīga. Tā kā pieslēgsimies šovakar šim jautājumam, noteikti komandas pūlēm. Visticamāk varēsim tikt pie rezumē kaut kādu. Tātad Bet tā kā vislabāko liekas norikumē viņa brutāli. piedāvājumā ir mēmākā mašīna. Nobraukums 0 km, stoks nav kruķīts. Nav sista. Nav sista, rūsas nav, nekas nav metināts, viss ir stīgā. Nav krāsota un ļoti jauka ekonomiska mašīna, teiksim tā. Ļoti rūpējos par viņu. Tikai pensionārs aizbraukt līdz veikalam. Tas ir tā. Tātad, jā, ja jums interesē šis BMW 2010, kurš 6. gada izlaidums, rakstat FS Masters e-pastā, meklēju Saņu. Vai 8, 3, 1, 8, 4, 9, 7. Jā. Sūtēt pieteikums. Izskatīsim labākos. Jā, nu skaists vīrietis. Sportisks, nedzer, nepūpē, Rokās, kas jūtas. mācās. Normāls čalis tāds. Stabiliem ienākumiem. Starp citu šodien Chelsea spēlē 1,75 kofs. Sveic visiem. No sākuma gribu atvainoties FS Masters klubu vadītājiem par lielgabalu skaņām, ko esmu agri no rīta radījis. Ja pat ne agri, visu nakti. It is what it is. Bet sākam otro dienu. Ejam brokastīs un tad dodamies uz Tamperi. Uzspēlēsim pret klasiku P22. Let's go!
Tātad mēs jau esam ilgi iepazījuši jau Somiju, ja? Un tu gan jau zini daudz lietas par viņu, ja? Tāpēc tev uzdevuši 10 jautājumus par Somiju. Un tev viņiem visiem jāmēģina atbildēt. Esmu gatavs. Esi gatavs? Kāds ir Somijas oficiālais valsts dzīvnieks? Vācis. Jā. Vakar bija šis jautājums. Kāda ir Somijas galvaspilsēta? Helsinki? Jā. Kā sauc Somijā ļoti svarīga atpūtas vieta, kas bieži tiek būvēta arī mājās un vasarnīcās? Pirts? Sauna? Jā. Kā sauc populāro Somijas telefonu ražotāju, kas bija Nokia? Jā. Jaunos sacīkšu auto un F1 pilotu no Somijas, kurš pazīstams kā ledus cilvēks. Kimi Antonelli? Kas? Es nezinu. Nu saki. Raiknens. Jā. Cik reizes Somija ir uzvarējusi pasaules hokeja čempionātā? 2. Nē. 4. Jā. 4. Kāds motorsports ir ļoti populārs Somijā un somu braucējs bieži sauc par lidojošajiem Somijā? Es nezināšu. Jā, Rallijs, jā. Kurā sporta veidā Somija ieguva olimpisko zeltu 2021. gadā Tokijā? Pirmo reizi vēsturē. Šautriņās. Disc golfā. Nē. Biljardā. Vīriešu hokejā. Vīriešu hokejā. Un kāds ir Somijas nacionālais ēdiens no zivīm? No zivīm? Es nezinu, viss. Nu domā. Kas spēlē jautājumu? Las. Tātad, kā vispār domas par spēli bija ok vai nē? Man bija garlaicīgi. Malā sēdēt, skatīties. Man augsts bija. Bet tā jau bija svarši, viņi jau te Somu labi spēlē. Nu, šitie bija sliktāk nekā vakardien. Man ar tā liekas. Vakar bija vairāk metieni man. Bet kā visi saka, mēs nespēlējām savu spēli un daudz kļūdas pieļāvām. Grūta spēle, vai ne? Jā, paši pieļāvām kļūdas, nerealizējām savus momentus un nevarējām spēlēt savu spēli. Jā, tieši tā. Paldies tev. Paldies. Godīgi es pateiktu. Čau. Ko mēs apspriežam? Mēs atradām melnu Lauru Reini. Te viņš izskatās. Jā, sveiki! Esam tagad Somijā. Spēlējām Alibandī, klasīgi jaunajiem puikām, dabūjām pa dulpsi. Nu, nebija jau tik traki. 6-5. 2 periodus dabūjām pa dulpsi. Tad visi saprata, ka vajag spēlēt savādāk. Aizgāja, bet braucam mājās ar zaudējumu. Ļoti labi pieredzi. Štangā iedama. Jā, viens tur nokrita zemē, saka raudāt. Es tik štangā dod, es nesinu. Tu skeitu? Vienmēr. Cepurīt, tātad Jordan cepurīt. Jordan cepurīt. Custom made? Jā, custom made. 1 no 1. 1 no 1 ar numuriņu aizmugurē. Krēkus no Asus pa 5. Jordan bikses. Nike, jā? Jā. Esam ieradušies Prizmas veikalā. Iesim pastīsimies, ko mēs varam nopirkt pirms diezgan gara brauciena uz mājām uz Latviju. Pirmais pircējs. No. Ko mēs nopirkām? Gāzēt ūdeni. Nē, tas jau skaidrs. Boržomī. Bet tu teici bez burbulīšiem. Nopirku boržomī. Somijas boržomī. Somijas boržomī? Saucās citādāk. Jā. No. Jūs ko nopirkāt, sakiet lūdzu? Es pašlaik vēl neko neesmu nopircis. Kam šis? Tas jau ir tev bloks stāvs. Ko tu darīsi vispār? Man tikai 3 ūdens pudeles. Ko jūs tur? Boržomī. Bet tu teici bez burbulīšiem. Bet paņēmi boržomī. No ko tu paņēmi? Kas tas ir? Bet parā... Tas jau nav mans. Nav? Tad ņemsim. Es ņemšu sev, jā. Paldies. Nē. Tas ir ūdens? Jā, garš. Bet ar garšu? Nu, ūdens ir garš. Tas pats, jā? Tev tas pats? Nē. Tas nav garš, tu ir kaut kāda noko. Šitie labi. Šitie ir mēmi. Šitie labi. Kad sakāšu iekšā. Ej, tu nos! €49. Kāpēc jums dokumentus prasīja? Čipšu pasu. Pasu čipšu šitie? Kādu garšu viņi tie? Paprikā. Čili, paprikā. Roland. Man ir soda. Kā, ar garšu arī soda? Tā kā visiem ir? Kādu suni vispār. Tagad galva augšā, kad tos 3 gols iemet, jā? Kāpēc? Piedāvāja, jā? Es neiešu tur bonkai. Tas bija pirmais hat-tricks dzīvē? Tas bija tavs pirmais hat-tricks dzīvē, jā? No šitā tipa hat-tricks kā.
Jā, prasīja aizvietot, bet es teicu, nē, Džek, man prāmi jāapspējas, nevar. Jā, nāk, boss. Kas tu notiek? Visi dzērti apkārt, visi piedzēruši Jēzu. Paldies, jā. Paldies. Mēmākais aparāts. Nav rūsas, vispār nav rūsas. Nav sista, blin. Nav sista, viens īpašnieks. Viens īpašnieks, vecs onkulis. Salonā nav pīpēts? Nē, nekad? Vispār. Ar kādu garšas enerģijas dzēriens? Paši sula. Important peach apple. Important peach apple. Import peach apple. Uztaisām selfiju vienu. Par to. Tu kaut kādu saldo mūziku tur slēdz. Nē, pasaka vēlreiz. Ko tu pēc tam teici? Vai tu lupu krāsas lupām uzsmērē? Dirž kaut ko. Ja jūs gribat, lai seko vēl kontents, metiet naudu, jā? Kontu ieliksim šitien aprakstā, te augšā. Šitien, jā. Padalies ar savu Somijas braucienu, ko tu vari paņemt priekš sevis? Laiks ir labāks nekā es domāju priekš Skandināvijas. Florbols ir forši uzspēlēt citā valstī kaut ko jaunu. Tas bija savādāk. Ātrums. Kvalitāte. Cik ātrumai viegli izdevās pielāgoties? 2 periodi. Pirmajā spēlē 50 minūtes. Pirmajā spēlē 2 periodi, otrajā spēlē mums vajadzēja apmēram 56 minūtes, lai mēs sāktu spēlēt. Būtu 70 minūtes, būtu samizojuši. Bet kas ir tā atšķirība, kas veidojās? Kāpēc ir jāspēlē 56 minūtes, lai adaptētos pilnībā spēlē un mainītu? Viņi somu valodā runā, mēs nesaprotam. Tiesneši. Jā. Kā jums ir? Ļoti labi. Krāsojam sienas. Visiem ļoti patīk mūsu darbs, mums ļoti labi sanāk. Mums ir ļoti laba komanda. Visi pirmo reizi krāso, bet viss sanāk. Jāpastrādā bišķi šodien. Vakardien forši pavizinājāmies, spēlējām. Tagad jāpastrādā. Valstu sētā, darba nav. Laku. Kāpēc slikti izskatot? Kas te, nu ko, kaut ko izlojamies, saprašana ir tuvu nulē, jūs atbraukuši naktī mājās, cik mazāk, cik vairāk gulēs. Mums ir rekur komandieris viens mūsu komandē, nu un mēs te ukraiņu darbinieki kaut kā izlojamies. Neko netizlodījās, viss notiek pēc plāna. Tā kaut kā. Galvnieks Mārs un māceklis Matīs. Var tikai slavēt, ļoti labi iet. Šeit mēs varam redzēt pretiniekus laivā. Wow! Intensīva spēle. Pēcspēles komentē. Džek cīnījās labi.
Bija laba spēle, bija interesanta spēle, bija asas un spraiga spēle, bet ir kur piestrādāt tehniskais izpildījums un jāmet iekšā golu. Tāds ir mans vērtējums. Mēs esam paņēmuši pūstu un mēs maucam tālāk. Šeit arī jaunieši gatavojās spēlē. Čeki gatavojās spēlē, mēs maucam. Poliņu un to. Please sponsor, please sponsor, please sponsor. Kāpēc tur atkal rokās? Tā, otrā spēle noslēgusies 4-3. Mēs zaudējām, diemžēl, neko darīt, bet nekas. Tas ir turnīrs, mēs mācamies, mēs testējamies un būs labi. Tagad nostīsimies Lielvārdi pret Rubenu. Jauns sastāvs, diezgan daudz cilvēku jau. Kas tur īsti būs, skatīsimies, ne? Tālumā, Rubens komanda. Pēcspēles komentāri. Komunikācija. Kur ir komunikācija? Halo, pārunājam. Laukumā pārunājam. Mēs uzbrukumā esam mēmākie. Nu, daudz maz mēmākie. Ko tu to kameru tik tuvu bāz? Ir uzbrukuma veidošana tīri ok bija. Bet defā neviens neskrien. Backchecks, forechecks, paychecks vispār nav. Nu, pozitīvi? Visas bija, nē, pēc sajūtām bija daudz labāk nekā pret Lielvārdi, jo mēs tā kā actually kustējāmies ap ūmeņu, mums bija tiki-taka saspēle, bet jā, vajag pielikt pie defa, vajag pielikt. Sveiciens mammai. Jā, manai mammai un viņa mammai. Un jā, esam labi uzbrukumā, smirdam aizsardzībā. Peace out.